zobārsti ir baigi gudri, jo tāpēc, ka, citu nesamaksās, bet par zobiem jau vienmēr samaksās, tātad nodrošinājums pilnīgs, jo labas zobārsti domāju, ka tas ir tāds... Man liekas, viņi arī ļoti daudz šobrīd. Kad tas bija 90. gadu sākums, kad sākās jaunie aparāti un viss tas bija... Anglijā atrast labu zobārstu šodien ir liels grūtības. Vai tas ir tas, ko Latvija var eksportēt? Var noteikti. Šo te zobārstniecības pakalpojumu. Labāk būtu to importēt, lai viņi brauc pie mums to zobārstu. Nu jā, tieši tā. Bet mūsu zobārsts noteikti ir labāk. Kas tur vēl bija? Fizioterapeiti, tā ir nākotnes profesija. Īstenībā ļoti daudz valstis pievērš man lielu uzmanību, jo, piemēram, Dainis izoperēs, vēl kāda cita izoperēs, sevišķi traumatoloģija, ortopēdijā, bet tad ar to jau dzīve nebeidzās. Ja? Tad ir jāmāk šis pacients iedzīvināt pareizi, jāceļās pareizi, fiziskās slodzes jāliek. Un tā ir īsti sievišķīga profesija, fizioterapeits. Ja? Un tā ir ļoti pieprasīta profesija šodien. Un tā būs noteikti nākotne, jo mums ir uz šobrīd diezgan maz labu fizioterapeitu, kas var pacelt pacientu augšā pēc smagām operācijām, traumām. Un ir pat tā, kad viņi sāk sportot pēc tam, ja, tad gan motosportisti, gan slēpotāji, gan kas nu vien mums sporto, un visām sporta komandām ir vajadzīgi šie speciālisti. Tā ir nākotnes profesija, jo līdz šim mums nav bijusi tāda veselības aizsardzībā, tas novirziens tieši uz to saglabāšanu. Jā, es arī piekrīstu tās noteikti. Jā, un man liekas, ka Rīgas Stradiņu universitātē pat ir rehabilitācijas fakultāte. Tie, kas grib izvēlēties to, tad būtu jāiet Rīgas Stradiņu universitāte. Un tie, kas pa medmāsām arī faktiski, tas ieteikt ļoti jauki, labi, vajadzīgi profesija. Neskatoties to, ka viņi patreizē Latvijā smieklīgi apmaksāti. Ja. Bet vai tā ir koledžas izglītības sākumā? Vai tomēr tā kā universitāte? Sākumā ir medicīnas koledža un pēc tam ir universitāte. Un tas arī var būt tā kā mazs tests, cik es labi jūtos, ejot to koledža un tad universitāte. Bet droši vien tas ne tikai tests, cik es labi jūtos, bet arī iespēja variāts, jo ne visiem ir iespējams tur mācīties. Finansiāli apsvērumi neļaut, to pat jāsāk strādāt. Ja līdzīgi tā kā studiju laikā mēs visi strādājam. Es zinu, ka tur pirmā slimnīcā strādāja operācijas zālē, es strādājos apzālē. Un kas jūs tad bijāt? Felčers sākumā sanitārs, pēc tam felčers, tad atļauj tev tā izglītība. Tas bija tās labākās vietas, kur ķirurgiem strādāt. Bet jāsaka, ka arī tagad ļoti daudz studentu strādā. Vai tas ir labi? Noteikti nē. Teiksim, ja mēs ņemam no tā globālā izglītības līmeņa, tu esi pa nakti strādājis, tu atnāst nevari. Vairs ne koncentrēties strādāt. Faktiski tā izglītība zaudē. Studēšana nozīmē, ka nav vairs tā kā stundās, jums tā karotīgi ielē mutē šodien A, B, 2x2, 8 tā tālāk. Ja, tad, faktiski studēšana ir tas, ka jūs bibliotēku studē, tu attaisi internetu vaļās studē, un kad tu strīdies ar pasniedzējiem, es atceros, man arī ģeogrāfijas skolotāji šī pašā skolā teica, ka krieviņš čurāls galvas un saka, ka lietas strīds. Ja? Bet faktiski ir jāstrīdās. Ja? Ir jāsaka, tas tās studēšanas tā būtība. Ja tu esi strādājis, tad dabīgi... Tev nav spēka studēt. Jā, ir tas pozitīvais, ka tu varbūt esi labāks praktikas, tur ir tas pozitīvais. Bet zaudē reāli ar to, ka